Kandava apur ar savu seno arhitektūru, ar bruģētajām ieliņām, ar senā laika teltēm un laternām ar īpašu pieturienu. Kandavā ir saglabājušās ļoti daudzas 18. un 19. gadsimta būves, un mūsu pilsēta ir ļoti iemīļota savu iekšpagalmu un skvēriņu dēļ. Iesim tālāk. Un tā mēs esam nonākuši Kandavas vecpilsētas sirdī, mūsu promenādē. Šī vieta pievilina turistus ar savu senatnīgo auru. Šeit notiek visi lielākie pasākumi. Gada mijas pasākumi, māmiņa diena, lieldienas un visi citi svarīgākie svētki. Kandavas promenādi caurvīs trautiņš ar akmeņainām malām un 7 tiltiņi, kurus jaunlaulātie ir iemīļojuši. Un šeit svin savus kāzu gada dienas un kāzu dienas. Šeit dziedāju gaviņu, tautojas atskanēja. Šeit dziedāju gavilēju, talu tautas atskanēja. Talu tautas atskanēja. Uplajosi, pozolosi, talu tautas atskanēja. Uplajosi, pozolos, talu tautas atskanēja. Uplajosi, pozolos. Dziedi, dziedi mani, dziedies viņu pīliš, ik vakaru ritinai, pavienam ir celiņam. Bērnērai zemeni, dziedu pīpes maliņā, vīpusu bez koliņā, dziedā manis balēliņš. Es dziedu atskaņoju, man skanēja, es dziedāju, man skanēja, mežu brāli gavilēja. Lai dzied mana tautu meita, viņpus upes maliņā. Lai dzied mana tautu meita, viņpus upes maliņā. Lai dzied mana tautu meita, viņpus upes maliņā. Un promenādes
pašā sirdī ir šī te skulptūra. Ozolzīles vīriņš, kuram vajag pieskarties degunam, un tad visas jūsu vēlēšanās piepildīsies. Laiks doties uz Ozolājiem. Tā ir brīvdabas estrāde, kurā notiek kultūras pasākumi un visi svarīgi notikumi. Brīvdabas estrāde ieskrauta Ozolos, dižos vecos Ozolos. Kādreiz Draudzības parks ar estrādi 1958. gadā uzbūvētu.
Mūsdienās Ozolāju estrāde, kurā notiek koncerti, teātri, dziesmas un dejas. Šeit ir vairāk kā 1800 sēdvietu, un ļoti bieži ar viņām ir par maz. Estrāde atjaunota 1981. gadā un atkārtoti atjaunota 2014. gadā ar 1800 sēdvietām. Jā, Kandavā ir kā kurortā. Te ir ko redzēt, te var atpūsties un priecāties. Teiksim milzīgu paldies mūsu brīnišķīgajam kandavniekam Jānim. Aplaudēsim! Gaidīsim jūs ciemos atkal. Lai jums veselība! Man liekas, mēs pavadījām brīnišķīgu dienu. Laimīgu jums mājupceļu un tiekamies atkal Kandavā. Paldies! Paldies! Man bija prieks jūs redzēt. Nu, paldies, veselību, Tiekamies. tiešām veselību, daudz naudas un visu to labāko. Paldies, esmu auto! Prieks man, ka jums patika.